Labrīt! Piektdiena, 16. mājas. Esam kāds 25 km pirms Sienas. Un apstājamies tādā brīvā kempingā, Ļavā. Mēs bez mums te vēl redzamā attālumā ir jau 2 kemperi. Bet vispār mēs te esam kādi 6 laikam. Nu, pa nakti bija pērkons. Uzlīja, bet mūs nojamīta noturējās godam. Tā kā tagad ceļamies, mums ir rīta rosme. Un iesim ēst brokastiņas un taisīsimies uz Sienu droši vien šodien. Braucam mēs uz Sienu. Un tur augstā akal kalna galā ir uzbūvēts cietoksnis. Viņam tie pakalni ir daudz un ļoti daudziem pakalniem ir tāds būvis izbūvēts. Aizvēsturisks. Izbrauc pirmajā izejā. Nu ko, beidzot esam mēs Sienā. Siena, kā viņi parasti pareizi izrunā. Un faktiski, Siena arī viņi ir. Mēs esam te pie Sienas. Pie cietokšņa Sienas esam nolikuši mašīnu. Tad iesim skatīties, kur tad tik pašā pilsētā caur šito sienu iekšā. Un kāds te bijis ir lauva. Lielais mūris. Lielam mūrim blakus līdz Strūklaka. Kā mēs gar to mūru te ejam uz priekšu skatīties, kur viņam kāda sprauga. Arī, kur te pavarās skats uz Sienu. Un tepat ir tāds kā piemineklis olīvu kokam, redzi. Redz tā katedrāla, ko mēs pa gabalu skatījāmies, mēs tagad esam viņiem. Katerīnas San Domenico katedrāla. Garām šī katedrāla pavarās vēl skats arī uz to centrālo viņa katedrālu, kas tur ir. Ja? Te tad ejam pa šaurām ieliņām atkal. Itālijas. Iesim meklēt, kā tikt uz centru. Un te ir interesanti, tad te var redzēt, kā tie galdiņi te ir. Kājas vienā pusē īsākas, otrā garākas. Kā viņi izmanto arī šitādu mazu ieliņu priekš. Tā kā ķipa restorāniņa. Un apsēsties un vienā pusē redzi. Ir skats uz turieni ir, un tāpēc arī nesēž tā kā viens otram pretī, bet sēž viens otram blakā. Ar skatu uz pilsētu lejā. Šitādu pirmo reizi mēs redzam, kurš šitādas stāvus ieliņas ir restorāniņš virsū. Ne? Te tas ceļš noiet lejā uz to ieleju, kas bija starp mūsu stāvvietu un to baziliku. Un te mēs tad lejam augšā uz baziliku pa šitādu pašu ieliņu. Tagad tie restorāniņi būs tā kā ar skatu pret mums sēdēs cilvēki. Šitas ir interesants kāpiens. Un šitie mazie kroziņi foršie. Jā? Jā, te brauc motorolērs. Tur mašīnas stāv te ielā, saprāt? Šite mašīnas stāv. Te augšā interesants lustrs. Šitās te. Mazie kroziņi. Viens iekšā saucējs jau skatās rūt, ka kāds ies pie viņiem uzēst pusdienu laiks. Mēs te esam tā izčamājušies un pulkstens kaut kur pa vieniem ir. Interesanti. Tas lustrs, acīm redzot, tas ir kaut kāds pilsētas ģerbonis pie tām lustrām atzīmēts. Nav tā, ka tikai kaut kāds vietējais.
Tā mēs lēnu garu čāpojam tie augšā. Un kāpiens būs beidzies, būsim horizontālā virsmā daudz maz tikuši. Ja? Mēs esam nonākuši neatkarības laukumā. Sienas neatkarības laukums. Nu, lūk, vēl kāda droši vien no baznīcām. Jā, un te taksometrs taisās iegriezties. Tajā pusē turistu pūļi ir milzīgie. Nu, mēs mēģinām tikt te turistu pūļiem garām. Šitie te mums poļu turisti. Pājam, un tad mums pavarās mūsu skatam laukums. O, vajag droši vien. Visas ieliņas slīpas. Laukums paliels šis ir. Jā. Laukums baigais, lielais. Mēs dosimies pāri tam laukumam. Cilvēki tam mierīgi, cits guļ. Sasēdušies. Skolnieki redz barā. Arī ar suņiem staigā. Tā kā mēs neesam vienīgie suņu staidzinātāji pa Sienu. Un, ka pulkstenis rāda pareizu laiku un pareizu datumu. Mums ir 16. bišķi pār 2. Sienas publiskais laukums atbilst savam nosaukumam. Ļoti publisks. Man patīk tāda demokrātiska tā vide. Var sēdēt ar suņiem, cits ēd pusdienas, paņem tās līdzi. Tad es paiešu iekšā tajā pils iekšpagalmā, redzi. Tāds iekšpagalms interesants. Ko atkal tā vilcena, kas tos bērnus izzīdījis, ja? Roma un Rem, ja? Tas viņai tā kā pa godu bez maz, ko te augšā tas bareliefs serte. Ko tie bērni apakšā divi. Gan vienā, gan otrā pusē, redzi. Un kas mums te iekšā notiek? Te nekas īpaši iekšā mums nenotiek. Iesim paskatīties, kas te notiek. Te mums tāda pustumsa kaut kādi projektori. Kaut ko tie projicēs. Un te mums ir Pontifeks Kristofors Saracēnis. Mums te vienkārši groziņš atkal šī pusē. Iekšpagalms, bijusi aka.
te kaut kā zinu. Zvantornis. Aka. Pils vidū aka. Tagad te krodziņš iekārtojies. Tā mēs garām tai Saracēņu pilī. Jā! Ir daudz ko filmēt. Indra man tikko uzdeva jautājumu, kā tad tu visas tās bildes, tās filmas apstrādāsi? Ot, es nezinu. Droši vien tas nebūs pāris dienu laikā. Tie veikaliņi no vienas vietas pārdod gan tās lietas, gan šķiņķus, gan vīnus, gan izsalcis labāk uz šejien. Tas ēkas jau ir mākslas darbi. Ar visiem tiem balerefiem un visam. Acīm redzot, Itālija kara laikā faktiski nav cietusi. Šitās skaistās pilsētas nav sabombardētas. Līdz ar to te ir arhitektūra faktiski saglabājusies no gadu simteņiem. Toskānas keramika jau var skaisti, pasties. Toskānas lauva. Tie veikaliņi te viens pakaļ otram. Galerijas. Var dažāds mākslas darbs. Apskatīties, kas iet. Ne tikai no sienas, arī no citurienes. Tad nu iznācām līdz tai slavenai katedrālei. Tas lielākais greznums Sienas. Iešanās biļetē. Nekādas durvis. Viens saka, tās lielās durvis nekad nevienai pasnicējas neesmu redzējis, ka viņas taisīt vaļā, zinu, ka tur varētu ieiet iekšā. Nu, viss jau kā parasti ārkārtīgi skaisti. Te redzi, pretī tam domam ir vēl kaut kāda baznīca, tas ir kaut kāds svētie šķidrauti. No kaut kādiem izrakumiem redzam, te ir muķeņš te kaut ko. Svecītes. Nodaktas ir. Nu tā. Nu skaisti kā vienmēr. Un te mēs esam tikuši tam domam pakaļpusē. Re. Giovanni laukums šitas mums ir. Domas, tā milzīga tā baznīca. Tu viņai blakām, tu jau nevar nemaz visu te iekšā dabūt. Viņai var apiet visapkārt no abām pusēm. Jā, nu kārtējais šedevrs ar mašīnām. Pa Gaja ieliņām. Tā kā pa Velceļu te braucam mēs. Tā, tur jābrauc lejā, iedomājies. Aiziet, pasties pakaļ ritenes gaisā. Šausmas. Kā viņi to pamanās, te dabūt gatavu? Nu, tas nu bija kaut kāds meistarstiķis. Nē, nu viņu vispār No? Itāļi nāk.
Nu kā viņš tagad kaut kur tiks tālāk. Tur tā viņš sabremzē. Man ar savu būs jāmēģina iebraukt, ir, Vai ne? Ārprātās ieliņas, tas šaurās ir. Pavisam uzbraukā motoroleri. Mēs čāpojam uz stāvvietas pusi. Mēs esam nonākuši līdz tai stāvai, noiešanai, stāvai uzkāpšanai, pa kuru mēs nācām šurp. Tā kā mēs esam uz pareizā ceļa. Un tur priekšā tie restorāniņi, kas ir uz vienu pusi galdiņi, kas skatās tikai. Nu, tad tie restorāniņi, kas skatās uz vienu pusi. Un mēs pamēģināsim iziet tagad pa šejienu cauri. Tagad pašu baznīcu. Kādas celles. Tā jau var droši vien var čāpot augšā lejā, redz. Alma domus, redz. Pie mums ir kaut kāds kopuška. Mēs iebraucam mazā pilsētiņā, kas saucās Civitella Maritima. Pēc 200 metriem pagriezies pa kreisi. Un tad pagriezies pa kreisi. Te laikam ir apstāšanās kaut kur ap Divas. Mēs vēl braucam kalnā augšā. Municipalitāte, redz te pa. Parkings, es tev uz priekšu. Vai tu tiec cauri, Jūri? Nē. Čausmas. Tur tas būs. Pilnīgs čau. Kā viņam šitādiem busiņiem braukā tur pa tām ieliņām. Pilnīgs čau. Uzmanīgi te ir. Ko viņi tur saka? Auto, solo auto. Questo proprio. Solo auto. Kā vecens skatās tālumā. Tikai kādu, lai te noliek to solo auto. Tev jānoliek ir tādā veidā, tu savādāk nevarēsi. Solo auto. Šitāds pārdzīvojums man nepatīk. Tev vajag tur kaut kur atstāt, ne? Vajag te izgrozīties tagad. Nu tā, mēs esam šī mazajā ciematiņā, kur pārsvarā pārvietojās ar tādām mazām mašīnītēm. Un te mēs iebraucam ar savu autobusiņu. Jo pēc papīriem mums taču ir vieglā mašīna. Nav nekāds ne kempers, ne piekabs, nekas tam līdzīgs, ne smagā mašīna. Mums ir solo auto, kā Tantukte brīdināja man. Solo auto. Va. Te rāda, ka te ir tupiks. Nekur jau citur aizbraukt ar neaizbrauksi. Pasties, kas pa skatiem apkārtēji no šitā ciematiņa. Fantastiski. Mēs apstājāmies ar tādu skatu, redzi. Te mums jākāp ir. Kapuka. Pa tādu šauru mēs tagad iesim tai pilsētiņas centrā iekšā. Es ar puķīti zinu. Smuku būs. Veļa žāvējās, protams. Tas pienākās pie lietas. Šī ar mums ir iela, redzi. Jā.
mazās Itālijas pilsētiņas. Dēļ tām jau mēs arī te braucām. Arī. Pasties kāds ielītis. Ja, visa mašīnām sabraukuši solo auto. Nu, ko mums nav solo auto. Nu, čičuļ lielāks. Kā citiem. Nu, mēs esam nākuši tādā bišķi strupceļā. Iesim atpakaļ. Tā jau viņi redz. Nu, pa šito laikam mašīnas nebrauc, es tā ceru. Vismaz, nu, mēs ar savējo te nebrauksim. Tā te kāds noparkojies ir. Nu, kur mums te baznīcas zvana tornis ir. Tātad mēs faktiski tuvojamies centram. Baznīca tak ir centrā, vai ne? Lauste sargā ieeju. Šitas ir Romas ceļš, Romā. Redz, mašīnas braukā pa Romas ceļu. Nu, vai mēs pa šito pusi apiesim līkumu. Vienvirziena ceļš šitas ir. Bet te, kur te ir gan restorāns, gan viesnīca, lokālā, Kasero. Nere? Paiesim, kas te mums ir. Laukums, tabacērija, veikaliņš. Jā, mašīnas mierīgi te braukā. Ko te jūs domājat? Solo auto. Un tur baznīciņa. Civitella. Jau metās garas. Jābrauc projām, mūs gaida vīna dārzā. Te mēs braucām, jo te bija zīme, ka te parkings ir, nu. Ja ko te ne parkings, protams, ka te var mierīgi braukt. Garām žāvētai veļai. Uz savu parkingu. Te nekur te kā tāds krāns ir, bet kas te šis ir bijis? Veļas mazgāšanai varbūt kaut kādas vērtnes kādreiz, kur nācis ir ūdens ārā. Nezinu, ko šis plānots, kas šis bijis ir. Nu, mēs varam te iet te lejā. Atkal nākamais pakalns, kur ir pilsēta uztutējusies. Nezinu, tā jocīgi. Bet pīkstin. Māk braukt ītāji. Nu, ja te 50, tad es tā uz 65 braucu, viņi pīkstam un iet garām. Šitas tas pakals tāds paliels ir ar to pilsētu. Tā viņi te brauc, redz. Ceļazīmes neievēro. Nē, jau. Pagrieziens nerāda. Kā Itālijā. Viņš kaut tur gribēja pat taisnotai gravēt cauri, es pārbraucu. Jā. Te jau to veiz arī jāuzmanās. Viņš te laiž pa taisno. Domā, ka mums ir visur gājējis. Ir jau? Nu tāpēc šodienas tā man izskatījās, jā. Un mēs arī Pagriezies pa kreisi. pilsētā, ko mēs tur pat no tālu nofilmējām, tagad mēs esam viņā iekšā. Pilsēta zaļa. Un pasties, kas pa pieminekli vēl. Un apļi ir pilnīgi Izbrauc otrajā izejā. nepārtraukti apļi, bet no vienas puses ir labi. Mēs vienreiz nepareizi iebraucām un varējām mierīgi apgriezties, jo aplis ir kalnu pilsētiņa kāda ir. Un re, kur priekšā tā vecpilsēta laikam ir. Baznīcas tornis. Te mums ir būs kārtīgs, re? Kā te būs šitā, te mēs brauksim.
būs faktiski... Pagriezies pa kreisi. Nu re. Un šitas ir tas. Tagad jau laikam te ir tas, kur tu jābrauc. Citur jau nekur mēs tā nevarēsi. Tad neatnāc. Nu, no asfalta esam nobraukuši. Šito tu Park Fortnite atradi šitos? Jā. Tas Park Fortnite arī 5 zvaigznes. 2 gabali 5 zvaigznes bija ielikuši šo. Te jau varēs ekstrēmi diezgan. Cerams, ka te autobus nenāks pretī. Čoks. Autobus ne, bet traktors varbūt vietējais fermeris. Un vietējais 800 metriem. Pagriezies pa labi. Šitas ir ekstrēmāk, šitas. Bet galvenais, kā mēs lejā tiksim. Nu jā, jau mēs kaut kā tiksim. Galvenais neapstāties tik augšā. Nu, mēs apstājāmies. Dzinējs kārtīgs un tas sajūgs arī te bija 2000. Un bremzes bija. Šitas ir drusiņi pat rāku. Un nebrīdināja tur tas, ka ir. Tur saklais filmēja, bet man nervi beigti. Eku te pa skati. Tiksim garam tam krānam. Varbūt, ka mēs braucām ne pa to ceļu, kur vajadzēja braukt. Tas sazina. Pagriezies pa labi. Nē, nu vispār. Ripet. Nu, Pēc 800 metriem. es Pagriezies nezinu, pa kreisi. tas vējs ir pilnīgs Ārprāts, stulbs. jā. Normāls ceļš iet asfaltu. Viņš mūs izved pat tādu murgu. Pat Jūris ir Pat man uztraucies. jāpūš. Skati te Pagriezies pa skaisti. kreisi. Un pasties, vai vēl kāds ceļš neiet. Šausmas, par ko mēs uzbraucam. Cik te vēl jābrauc metri? 910 metri. Kilometrs. Galvenais, cerams, ka mēs pareizi esam aizbraukuši. Ak, Dievs. Varbūt, ka tas ir šit. Viņš jau redz taisījās laikam projām braukt. Viņš tagad brauks. Viņš jau brauc prom, jā. Viņš arī, kur viņš te... Nu, skati jau fantastiski, bet kur te Tu esi piecas sasniedzis zvaigznes? savu galamērķi. Yes! Oh my God, ko es esmu sasniedzis. Nu, un kur tad tev tagad jāstāv ir? Martarijāne.
Tad jau šitas ir vienīgais ceļš, pa kurien te. Acīm redzot, pasties, pa rītām te būs jātiek ārā. Viņš jau bija aiztaisījis. Jā, negaidi jau vairāk 25 jau bija, un zinu, ko tad. Kā te viņš pats tiks tagad? Volkswagenis malacīts atved mūs šite pa briesmīgiem ceļiem. Un te viņi ir gatavo to vīnu, redzi. Un te viņiem ir tā vīna audzētā. Un īstenībā jau tā vieta tiešām forša, ko palikt ir. Es tūlīt parādīšu. Mums vēl pa šeien būs jāuzbrauc augšā. Bet nu jau pie tā, ko mēs esam izdarījuši, es domāju, ka šitas jau nu vairs mums nekas pie šitiem ceļiem, kas te bija. Nu, te augšā, redz, viņam ir terasīta tā, te mēs varēsim mierīgi vakariņot ar tādu super skatu, redzi. Nu, un tas viss mums maksās, ka mēs nopirksim pāris pudeles vīna. Un te ir pats saimnieks. Redz, jā. So, what's your name? Claudio. Brīnums, ka tie ielika 5 zvaigznes tajā Park for Nightā. Kaut gan tas ceļš bija ekstrēms šita uzbraukt, bet pastieties, kas pa skatu ir. Sarkopts tas vīndārs, redzi. Nu, visu to ielai skats ir. Superīgi. Mūsu Volkswagenīs, nu tas gan malacīts, tas, nu, tam bija tādas ugunskristības šodien. Čausmas, man sirds kapējā. Galu galā tā Indras mašīna. Jā. Nu, izbaudīsim vakaru un rīt ar nekur nesteigsimies. Nu, tad mēs esam tikuši galā no firmas glāzēm, kuras mēs arī iegādājamies. Mēs darām firmas vīnu. Un daram to ar šādu skatu. Saulīt drīz norietēs. Mēs šeit varēsim skatīties saules lietu. No saulriets. Toskānā. Kā sēžās aiz kalna saulīt. Vīndārzā. Vīna dārzā. Es pat neatceros, vai es kalnos tā esmu redzējis vietu. Jūrā, jā. Un tūkstnesī mēs skatījāmies speciāli. Tūkstnesī mēs speciāli gājām skatīties jau, bet kalnos. Man šķiet, ka es pirmo reizi redzu. Redz, un pilnīgi tā krāsa mainās. Jā. Tā. Nu, šitas skats vien bija tā vērts, lai te uzbrauktu. Ne? Kolosāli. Tas ekstremāls brauciens bija tā vērts. Foršie kalni skati. Jā. Super. Un tā mēs jau projām turpinām sēdēt šeit, uz terasītes. Vīna fermā. Vīna dārzā. Un priecāties par to superīgo skatu, ko mums šitā pameldo. Rītā būs forša diena izskatās. Mājas, un jūs varat brīnīties, kāpēc man ir cepurīte galvā. Un tāpēc, ka mēs esam kalnos. Redz, kāds mums skats te ir. Jā. Tāds mums skats ir uz apkārt. Cilvēki strādā vīnogu
laukā. Un kāds liekas lapiņas plūc noscina. Pastīties kādu panorāmu. Fantastiski.